Naktīs smaržīgās, naktīs garšīgās, naktīs mierīgās maize izcepās. Un vēl druva nāk klajā ar tādiem simpātiskiem, tāpēc ka mazākiem un ļoti praktiskiem kukulīšiem, kurus nodēvē par radziņiem. Atšķirībā no parastās maizes, tie sagatavot no sarullētas mīklas, kaisīti ar ķimenēm un rupjo sāli. Bērni to ēd, tāpēc ka parocīgi, bet sievietes izmanto kanepē maizītēm, kad mājās uzrodas viesi. Apdedzināšanas krāsnīs māls pārtop trauslā porcelānā. Kafijas un tējas servīzēs, šķīvjos, krūzītēs. Rīgas porcelāna rūpnīcas produkcija ir Latvijā iecienīta. Kā nekā šī fabrika turpina slavenā Kuzņecova iesākto. Mākslinieki Ellers un Kārkliņa jūt laikmeta elpu un viņu piedāvātās porcelāna formas ir pazīstams arī visā Padomju Savienībā. Galdiņ klājies. Tā daile kopā ar patīkamu noskaņojumu ienāk mūsu mājā, dzīvokļos, kafejnīcās. Republikas studentu vienības apņēmušās šovasar apgūt ražošanas programmu 13 miljonu rubļu apmērā, uz kurien Civilās aviācijas inženieru institūta studenti dosies šoreiz, vai patiesi uz Karakuma tuksnesi, mazliet tuvāk, uz Ventspili, lai gan tuvāk nenozīmē vieglāk. Vienībai oriģināls 3. semestrī jāizbūvē pamati Pieostas rūpnīcas administratīvajam korpusam. Kā zināms, pamatiem jābūt stipriem. Arī šajā starpkontinentālajā mačā mūsu 15-kārtajās PSRS čempiones un Eiropas kausa ieguvējas priecējā ar skaistām kombinācijām un rezultatīvu spēli. 144 punkti 6 spēlēs. Tas ir lielisks panākums 71. gada pasaules čempionātam basketbolā. Taču turpmākajos gados Uljāna Semjonova spodrinās gan PSRS, gan Rīgas TTT meistara komandas godu un slavu, paceļot dažādu rekordu latiņu citiem neaizsniedzamos augstumos. Režisors Algirds Dunkers sniedz norādījumus. Scenārija autors Zigmunds Skuiņš vēro no malas. Redaktors Egons Līvs, kā redzams, noskaņos optimistiski. Operators Miķis Virbulis ieņem vietu pie kameras. Top jaunā krāsainā Rīgas kinostudijas mākslas filma Tauriņdejā. Galvenajā lomā aktieris Bruno Oja. Savulaik Oja spēlējis ballītes Draudzībā un Vefā. Bijis basketbolists, saņēmis pat PSRS valsts prēmiju par filmu Neviens negribēja mirt. Tagad viņš ir poļu kinoaktieris, kas filmējas visā Eiropā, uzstājas ar estrādes koncertiem un, kā pats apgalvo, raksta esejas un filozofiskas pārdomas dzimtajām Igaunijas avīzēm. Kur tu biji, jaunedēļ? Nu re, bet es jau domāju, ka jūs esat augsta kā zivs. Ko gan mums nesaglabā arhīvi? Salīdziniet 46. 48. gada modes ar patreizējiem siluetiem, līnijām, griezumiem. Mēdz teikt, modes atgriežoties pēc lieliem laiku lokiem. Un vai tikai modes? Reizē ar garajiem svārkiem un mēteikleitām parādās arī jauns audumu dizains. Rūtainie audumi rada īstu masu trakumu. Tos medī, pēc tiem stāv rindās un naudu nežēlojot pērk par 18 rubļiem metrā. Jo tieši no rūtainajiem sanāk patiešām moderni midī svārki vai arī vīriešu bikses. Un, ja līdzekļi atļauj, var pašūt ansambli visai ģimenei. Ja iekāpsim jaunajā Ikarusā, rudens panorāmas skries garām kā akvareļi. No Ungārijas nesen saņemtas 5 šādas mašīnas.
Ne tikai garderobēm. Salonā gluži kā lidaparātā. Katram individuālā gaisa piegāde, apgaismojums, radio. Divas tonnas vēstuļu diennaktī apstrādā jaunais vēstuļu šķirošanas komplekss, kuru Rīga saņēmusi kā 3. pilsēta Padomju Savienībā, tūlīt pēc Maskavas un Ļeņingradas. Mašīna zibenīgi izlasa uz aploksnes uzrakstīto indeksu, nogādā vēstuli attiecīgā iedalījumā jeb kabatā, un jūsu vēstule jau ceļā. Automāti šķirot cik spēj, tomēr vēstules vēl aizvien bieži līdz adresātam klejo pārlieku ilgi. Un vēl aizvien tās līdz adresātam mēdz atnākt bojātas, saburzītas vai pat atplēstas, nemaz nerunājot par to vēstuļu neizdibināmajiem ceļiem, kuru adresāti dzīvo ārpus Padomju Savienības. Šajās aploksnēs vēl tikai, kā saka, tēva un mātes trūkst. No mums neprasa daudz, tikai indeksu. To uzzināt jūs varat jebkurā sakaru nodaļā. Jauno mākslinieku sniegumu visdažādākajās muzikālajās jomās vērtē speciāla žūrija, kā arī televīzijas skatītāji. Uzvaru konkursā mazajiem censoņiem nozīmē ļoti daudz, jo tā ir gan speciālistu, gan arī publikas atzinība, un itin bieži tajā pie galvenajām balvām tiek vēlāk populāri mākslinieki. Tagad tev būs jāmīl tikai Valentīna. Un uz citām jau kundzēm tu nedrīksties atzolīt. Man liekas, sievai visu vakar nāk miegs, un bez tam es tur viņa... atstāju pāris auklētājus. Es biju varens. Un būsi. Un būšu. Ceplis vēstīja par Latvijas laiku, un skatītājs palaiž garām to vājo kritiku par nabadzību un kapitālismu haizivīm, bet fokusējas uz veco, labo laiku gaisotni un kādreizējo pārticību. Uzņēmēji ir latvieši, vide ir sakopta, galdi lūst no ēdieniem, un Latvija eksportē preces Eiropā. Vai jūs nevarat pateikt, kur Rīgā var iedzert labu kafiju? Kafejnīcā Tornītī noteikti, jeb Siguldā. Domāju, ka vairumam rīdznieku ir savu kafejnīca. Tāpat kā savs veikals, savs ateljē, savu frizētavu. Varbūt pat arī savs meistars, savs oficiants, savs pārdevējs. Mēs taču reti, kad mainām savus ieradumus. Laikam gan vienīgi tad, ja uzrodas kas jauns. Šķiet, Siguldas apakšējo stāvu projektējuši inkvizītori, jo ieslīpās letes alleži aplipušas ar cilvēku rindām, tāpēc aizspraukties līdz zāles galam, kur tirgo kūkas promnešanai, ir neiespējami. Nemitīgā burzma traucē arī tiem, kas ieņēmuši vietas galdiņos pie logiem. Vienīgais labums – rindā stāvot var nesteidzīgi izpētīt vitrīnās sakrautos labumus un saulaicīgi nobriest tiem vai citiem salātiem. Augšējā zāle ir smalkāka, ar pūstā stikla lustrām un aiz zāles keramiku. Viesmīļi, orķestrītis, te labāk nākt ar lielāku kompāniju, vēlams vakaros. Protams, Karels Gots ir superzvaigzne, tāpēc cilvēki jūsmo ne tikai par koncertiem, bet īpašo aplaimību, kas laidusies pār Latvijas zemi. Karels Gots apskata Rīgu. Karels Gots pusdieno Lielupas laivās. Karels Gots tiekas ar presi. Karels Gots piedalās Ērmambrika varavīksnē. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát
Tas nu ir noticis. Rīgas Dinamo hokeja meistarkomanda augstākajā līgā. Līdzjutēji jau gatavi spriest. Atkal sāksies mūsu hokeja zelta laiki. Tihanovam ir savs viedoklis par sportistu fiziskajām slodzēm un arī par to, kurš ir vienīgais noteicējs komandā. Runā, ka pēc viņa vadītajiem treniņiem hokejistiem pa trepēm vieglāk nokāpt atmuguriski. Autoritārās vadības metodas atmaksājas. Dinamieši pārvar neveiksmu sēriju un līdzjutēji tūkstoši pieredz arī lieliskas savu elku uzvaras. Pirmajā sezonā Rīgas Dinamo hokejista augstākajā līgā izcīna 6. vietu. Pēc biļetēm uz kārtējiem mačiem jāstāv rindās caurām naktīm, bet tai fanu daļai, kas ir gatavi Rīgas sporta pilī arī dzīvot, tiek ieviesti arī abonementi. Labākie spēlētāji ir Andris Hendelis un Vladimirs Makārovs, taču neatpaliek arī jaunie Helmuts Balderis un Haralds Vasiljevs. Dinamiešu vārtus sargā Mihails Vasiljonovs. 360 iespējamie Uldi, Baiba, Zanes, Gatiņi pieteicās Rīgas kinostudijas rīkotajā konkursā lomām topošajā mākslas filmā Pūt vējiņi. Iepazīšanās sākas pamazām. Kāds izskats, stāja, žesti, runas veids. Konkursa komisijā nākamās filmas autori, režisors inscenētājs Gunārs Piesis, operators Mārtiņš Kleins, viens no scenārija autoriem Imants Ziedonis, komponists Imants Kalniņš. Komponista Raimonda Paula un solista Viktora Lapčenoka radošā sadarbība firmas Melodija ierakstu zālē liek skanēt jaunai dziesmai. Jauno grupu sākumā plānots saukt par studiju, bet šis plāns atkrīt un 73. gada 1. oktobrī par nosaukumu tiek apstiprināts Modo, lai afišās ietaupītu vietu, smēj pats Pauls. Mūziķu sastāvam no katedrāles tiek pārvilināti ģitārists Gunārs Šimkus un bundzinieks Vladimirs Smirnovs, kurus vēlāk nomaina Mitrohins un Boldirevs. Iesaistās arī Ikšķilas ansambļa taustiņnieks Zigmārs Liepiņš. Bet vietas pie mikrofoniem ieņem gan dziesmās, gan ikdienā nešķiramais Nores Bumbieres un Viktora Lapčēnoka duets. Tiek apvienoti šķietami divi pretpoli – moderns, nosacīti roķīgs pavadījums ar estrādiski vārenu vokālo sniegumu. Pauls nenoliedzam seko līdz laikam, bet neaizbaida arī savus iepriekšējos pielūdzējus. Šoreiz jaunā gultnē ievadīta piena upe. Preļos nodota eksploatācijā siera rūpnīcā, lielākā Baltijas republikās. Apmierināti varēs būt visi šīs produkcijas cienītāji. Gadā saražos 2200 tonu siera. Čederas siers kožmēlē, tas ir pasaus un drupans, tāpēc pie mērenām garšām pieradušie to pērk tikai vienreiz. Čeders toties ir teicams kā piedeva citiem ēdieniem, kā arī ceptām siermaizēm. Veca paruna saka, darbs dara meistaru, bet meistars sieru. Kurš? Nu, kāds tad ir? Jā, kūst mutē. Iepazīstieties. Čeders. Septiņdesmitajos gados ir moderni nodēvēt tirgotavus un ēstuvus geogrāfiskos īpašvārdos. Kas tik Rīgā nav atrodams? Maskava, Ruse, Šķecina, Rostoka, Minska, Ļeņingrada, arī Tallina. Rīgas otrā pusē Juglā pilnā sparā tirgo jaunākais un modernākais pārtikas preču pašapkalpošanās veikals Tallinā. Vēlaties individuālu apkalpošanu? Lūdzu! Kādu gabaliņu jums? Vēlaties fasētu preci? Lūdzu! Automāts iesaiņo tepat veikalā. Elektroniskie svari vienā mirklī nosaka cenu, svaru, maksājuma summu. Juglas iedzīvotāji var iegādāties gan nepieciešamo, gan arī kaut ko uz kārā zoba. Smagi nest?
Vediet ar ratiņiem. Modernie kases automāti nodrošina ātru apkalpošanu. Baikala Amuras maģistrāle top arī padomju Latvijā, arī Rīgā, remonta un mehaniskajā rūpnīcā. Šie milzu zāģi, izveidoti uz Čeļabinskas traktora bāzes, domāti sasilušas zemes griešanai. Baikāla Amūras maģistrāle ir viena no pompozākajām triecienu celtnēm, ko līdzīgi kā citas līdz varonīgajai uzvarai tā arī neizdodas novest. No plānotajiem 4300 kilometriem līdz 81. gadam uzbūvēti tikai 2000. Valmieras piena kombināts. Astoņas sieras šķirnes – Valmieras, Krievzemes, Latvijas, Holandes. Šis kārums top Rīgas piena kombinātām. 25 šķirnes, 70 miljonu porciju gadā. 120 nosaukumu. Tāda ir fabrikas Laima produkcija. Starptautisku izstāžu zelta un sudraba balvas iegūtas Brno, Pardubicē, Vīnē. Septiņus kilogramus zelta un platīna, unikālas monētas, guldeņus, dolārus, rubļus, mārciņas, zelta zobu kronīšus, rotas lietas. Iekšlietu ministrijas darbinieki atrada Ežēnijas Mažoles mājās. No kurienes viņai šīs vērtības? Un kādam nolūkam? Nelikumīga tirgošanās ar zeltu. Tāds ir viņas nodarījuma apzīmējums. Tagad šīs vērtības jau atrodas valsts pārziņā, bet Ežēnija Mažole strādā. Tiek uzsākti darbi pie jaunas lidostas izbūves. Projektētāji apgalvo, ka Rīgas jaunā lidosta esot ļoti moderna celtne un vismaz līdz 2000. gadam būšot miers. Te pilnībā jāapmierina gan pasažieru, gan profesionāļu vajadzības. Pasūtījumu galds. Progresīva un perspektīva tirzniecības forma. Var pasūtīt un saņemt uz vietas. Var pasūtīt pa telefonu, saņemt mājās. Svētkos tālbraucēji jūrnieki pasūta preces ar radiogrammu palīdzību. Jaungada priekšvakarā īpašas universāla veikala darbinieku brigādes nogādā svētku dāvanas daudzās mājās. Maijs – svētku un dāvanu mēnesis. Lieliski tā ir plašajai rūpnīcas vefsaimei. Kapitāli rekonstruēts ēdināšanas komplekss. Tāda veida pagaidām vienīgais Padomju Savienībā. Ēdināšanas komplekss radīts pašā vefā. Dozatori 21. nodaļā, elektronika 40. tehnisko risinājumu autors Indulis Poga. Pat trauku mazgājumu mašīnu izstrādājuši paši vefieši. Viesi no Japāņu korporācijas Sharp ir šokēti, ka supermoderna ēdināšanas kompleksa izveidē ieguldīti milzu līdzekļi, bet vefa ražošanas procesi tikmēr ir izteikti novecojuši. 10 reiz ātrāk un droši var teikt garšīgākā līdz šim. Ak jā, šķiroties pats galvenais jautājums. Vai garšoja? Smailei ir dots jauns uzdevums. Tiks iebūvēts lifts, kurš pacels turistus līdz otrai galērijai. Tā būs tagad metāla konstrukcija, kura būs apjumta ar koku, speciāli impregnētu, un apjumta, kā tas bija agrāk, ar varas skādu. Smaile izbeigsies ar bumbu un gaili, kuri būs zeltīti. Pēter Gailis
Jāsaka, viņš nebūs tikai 4. pēc skaita, bet viņš ir arī vēsturiski 4. pēc... Simtiem tūkstošu padomju cilvēku jau saņēmuši jaunā parauga pases. – 23. janvārī Slokā Latvijas PSR iekšlietu ministra vietnieks Biedrs Kavalieris to pasniedza pilsoņu kara un darba veterānam Augustam Bērzupam. Kā stafeti no vecā komunista rokām padomju pilsoņa mandātu saņem jaunā paudze. Dzīvojiet tā, lai vienmēr ar lepnumu varētu sacīt, lasiet, apskaudiet. Es, Padomju Savienības pilsonis.